Sveiciens visiem draugus YouTube kanālā, un ir prieks būt atkal ar jaunu video, un ir pagājis jau kaut kāds laiciņš, kopš pēdējo reizi jūs mani redzējāt šeit, un man prieks, ka es atkal esmu šeit, un atkal var dalīties ar kaut kādiem saviem iespaidiem, jaunām lietām, kuras esmu varbūt izmēģinājusi, un gribu padalīties, jo man vienmēr liekas forši uzzināt kaut kādu jaunu informāciju, un to es esmu vienmēr teikusi, nekad es neesmu slēpus to. Un arī es skatos dažādus YouTube kanālus, arī es skatos draugus YouTube kanālu, kad tiek ielikts kāds jauns video man interesējošai tēmai, es noteikti noskatos. Tādēļ šodienas video būs man aktuālai tēmai, un man liekas, ka diezgan daudzām māmiņām, ģimenēm, varbūt pat māsām, brāļiem arī tas varētu būt aktuāli, jo šie produkti būs, šīs lietas, šīs apskats būs par bēbīšu lietām. Un es gribu pastāstīt par produktiem, kurus mēs jau esam lietojuši Nīnai, un šeit arī ir produkti, kurus Nīna nav izmantojusi. Mēs neesam viņas rutīnā vēl iesaistījuši, vēl līdz šim nebija sanācis. Un jā, man gribas pastāstīt jums, kas un kā. Lai nu kā, sākšu ar pirmo lietu, kas man šeit ir. Tās ir vatītes. Šīs ir Isanas lielās vates, 40 gabali iekšā, un varbūt citi no jums varētu domāt un teikt ārprāts, tas vispār, ka netiek domāts par dabu, par saudzēšanu un to visu. Un mēs mājās mēģinam arī saudzēt dabu, tādēļ tad, kad mēs Nīnu liekam vannā vai tīram viņai dupsi, mājās mēs izmantojam tādus mazos dvielīšus, manuprāt, 20x20 cm vai 15x15. Nu, lūk, un jā, tos mēs visu laiku izmantojam, viņus liekam veļas mašīnā, mazgājam, lietojam atkārtoti. Un arī tad, kad mēs viņu vannā liekam, arī citreiz mēs sējiņu arī tīram ar šiem dvielīšiem, bet biežāk mēs izmantojam vatītes, jo vatīte ir tāda maigāka tekstūra, un negribas arī, lai viņai, es nezinu, tas dvielīts, viņš ir it kā maigs, bet tāpat viņam ir tāda nedaudz raupja tekstūra, un negribas tur actiņas satraumēt vai vaidziņus vai kaut ko tādu. Tādēļ mēs izmantojam vatītes, un visu laiku mēs izmantojam parastos tos disciņus, bet šie ir lielāki, un man arī likās, tas, ja ir lielāka vatīte, tad ar vienu to vatīti ar tieši šo lielo var izdarīt visu, var notīrīt sējiņu, vispirms actiņas, tad sējiņu aiz austiņām, jo tā vatīte ir pietiekami liela, plata, plaša, garana, lai ar vienu varētu vienā mazgāšanas reizē izlīdzēties. Tā kā tad jau redzēs, cik ilgi šīs 40 vatītes mums ies, bet man liekas, ka vajadzētu būt ok. Ja jau runājam par vatītēm un tādām lietām, tad man arī šeit ir Baby Cotton Buds, kas ir auskociņi, jūs droši vien zinat, un šie ir auskociņi, kuriem ir tā formiņa, kā jūs redzat, tāds tā kā trīsstūrīts. Un mēs līdz šim esam izmantojuši parastos auskociņus. Nu, šeit iekšā ir 60 gabali, šie ir kastītē. Mums iepriekš bija no Johnson's Baby tādā apaļā bundulī, tie arī bija forši. Un jā, vajadzēja pamēģināt arī šādus, jo tie bija visparastākie. Un šiem ir tā izliegtā formiņa. Auskociņus baigi mēs neaizraujamies, tur baigi iespringstam tīrīt vai ko, bet citreiz ir tā, ka tieši šajā te vietiņā var redzēt, ka ir kaut kāds netīrumiņš vai kaut kāda ādiņa vai kaut kas, un tad ar mitru kociņus mazliet patīru un nebāžot tur iekšā dziļi vai nekas nesabakstīt vai neiegrūst tos netīrumus vai kaut ko dziļāk. Bet auskociņi man vienmēr stāv atvilktnē, mums vienmēr viņi ir, lai, es nezinu, nekad nevar zināt, kāda būs situācija, mazums vajadzēs vai kā. Un, jā. Nākamā lieta ir Bepantēns, kas ir Nappy Care Ointment, maigs krēmiņš 30 grami iekšā no firmas Bepantēn. Un es patiesībā nemaz nezināju, ka ir šāds Bepantēns, kas ir paredzēts bēbīšiem. Un tas man bija tāds atklājums, kas ir baigi feini. Es ieraudzīju šo, man likās, ka mēs labprāt arī varam pamēģināt paskatīties, kāds ir šis kāda viņam ir konsistents. Esmu redzējis, ka diezgan daudz mammas izmanto, manuprāt, vai nu šo, vai nu... Es vienkārši esmu dzirdējis, ka mammas izmanto Bepantēnu, un es nezinu, vai tas ir tieši šis Nappy, vai arī vienkārši visparastāko Bepantēnu, bet es esmu dzirdējis, ka esot forši izmantot viņu, ka esot viss kārtībā, un arī nekādas alerģijas bēbiem nav. Tā kā būs forši pamēģināt šo un paskatīties. Vēlos parunāt arī par ķermeņa kopšanas produktiem. Man rokās ir 3 produkti no firmas Mixa. Un iepriekš jau YouTube kanālā esmu pati runājusi par Mixas produktiem, kurus bija izmantojis sev. Un noteikti varat noskatīties šo video, ja jūs vēl neesat paspējuši. Bet šodien runāšu par Mixas produktiem Mix Baby. Un ir ritīgi forši, ka vispār ir šāda līnija arī bērniem, jo
es nevaru, man patīk, ka tiek ražot produkti, kur ir forši un draudzīgi un kurus arī aptiekas rekomendē un iesaka, jo jā, man liekas, ir svarīgi rūpēties prādu un izmantot produktus, kur ir tādi, kā saka, saudzīgi un maigi un neizraisa alerģijas un, jūs jau sapratāt. Sākšu runāt par šo. Šeit iekšā 400 ml un es esmu starp citu paņēmusi divus vienādus, man arī 250 ml. Šī ir lielā pudele, kas noteikti ies ilgu laiku, jo pirmkārt manam bēbim ir 5 mēneši un tas ķermenīts ir salīdzinoši maziņš. Tādēļ es domāju, ka tiešām diezgan ilgu laiku šis produkts ies. Šis ir gēls ķermenim un matiem. Nesatur soap-free sugar, soap-free, kāda bija rakstīts, bez ziepēm. Jā, maigais želēs sastāvs bez ziepēm, saudzīgi attīri jūs bērniņu ķermeni, seju un matus, nekaidinot acis. Tas ir nenormāli labi, jo citreiz, tad, kad mēs mazgājam Nīnai matus, tad, kad ir tās reizes, kad mēs mazgājam matus, tad ir bailīgi tas, ka skalojot varbūt kaut kādas putas vai kaut kas var iekļūt acīs, bet šis nekairina acis, kas ir forši, tāpat es mēģinu būt uzmanīgi, bet, jā. Nākamais pluss ir tas, ka ir pumpīts un viņi var pagriezt un aizgriezt, respektīvi, ja mēs braucam kaut kādā ceļojumā, vai mēs braucam, vienalga, es arī braukšanu pie mammas uz Valmieru sauc par ceļošanu, jo vienmēr ir nenormāli daudz mantas, tad arī ir forši, ka var aizskrūvēt un atgriezt un zina, ka nekas neiztecēs ārā. Šis satur arī mandeļu eļļu, kas ir ļoti forši, jo mandeļu eļļa ir mitrinoša un barojoša un arī patīkama smarža un ir maiga un labi uzsūcās. Tā kā uzreiz arī ķermenīts tiek mitrināts pie reizes, nevis tikai attīrīts, kas ir feini. Un jā, viņš forši puto, nav nekāds spēcīgs aromāts, viss ir baigi labi. Jā, nav arī nekādas alerģijas izraisījis Nīnai, viss ir bijis kā parasti. Varbūt jūs skatāties manā kanālā, esat dzirdējuši to, ko mēs izmantojām līdz šim visu laiku, lai Nīnu mazgātu. Un jā, šis ir tagad mūsu jaunais produkts, ko mēs izmantojam. Un jā, katru reizi mēs neizmantojam šos mazgāšanas līdzekļus, bet liels pluss ir tas, ka vienā pudelē ir produkts, kur var izmantot visam, gan matiem, gan ķermenim, un tad nevajag tur 5-10 dažādas pudelītes, bet ir viena, kas dara vienai tai vannas rituāla reizei. Šo produktu mēs vēl neesam izmēģinājuši. Šis ir Soothing Cleansing Oil arī matiem un ķermenim. Šeit iekšā 250 ml un nomierinoši attīroši eļļa bērniem, ķermenim un matiem, savus jādai un ādai noslēdz zatopiju. Jā, Nīnai dažās vietās ir sausāk ādiņu uz celīšiem. Man liekas, uz celīšiem bija, jā, vairāk nekur citur baigi nē. Bet, jā, nebija redzējis šādu veidu produktu, un mēs neesam viņu vēl izmēģinājuši, jo es negribu vērt vaļā visas pudeles un visu lietotu reizē. Tādēļ, tad, kad mēs izlietosim to, varīs varbūt šo aizdīšu pie mammas uz Valmieru, lai stāv tur, tad, kad mēs braucam ciemos, jo mēs diezgan bieži braucam. Bet man patīk tas, ka viņš ir šāda veida konsistencē, tā kā eļļa, un viņš arī uzreiz mitrina ādu, kas nozīmē to, ka nav nepieciešams pēc tam klāt kaut kādas ekstras virsūs tā ķermenīša, jo, piemēram, šobrīd, tad, kad mēs viņu nomazgājam, tad, kad mēs iepriekš lietojām tos pailīdzeklīšus, ja nemaldos nosaukums bija, tad tāpat pēc vannītes es viņu ar kokosriekus tādu bēbīšu eļļu iesmērēju ar sviestu, lai viņai tādiņi būtu maigi, pie reizes tādu mazu masāžiņu uztaisīju, bet šis uzreiz arī tā kā mitrina un man ritīgi patīk, man likās forši un rakstīts allergy friendly, quality tested, un šo var izmantot arī adulti, kas ir pieaugušie, kuriem ir savs un niezoša āda. Tā kā es pieļauju domu, ja kādreiz arī, piemēram, man kaut kas tāds būs, tad es arī varu izmantot un pamēģināt uz sevis, jo pieaugušiem arī mēdz būt problēmas ar ādu, un tad ir forši, ka ir līdzeklis kāds šis. Trešais produkts no Mix ir šis, kas ir Sensitive and Dry Skin Face and Body Care krēms. Iekšā ir 100 ml, un šis ir dziļi mitrinošs krēms. Jā, viņš satura mitrinošo glicerīnu un cold creamu. Es nebiju dzirdējis par tādu cold creamu, 10%. Tāda foršā ziņa par šo produktu ir tā, ka viņš nesatur parabēnus, viņš nesatur alkoholu, kas ir vienkārši, reāli brīnišķīgi. Viņu var lietot arī kā ikdienas mitrinātāju, un arī es šo esmu izmēģinājusi, un man ļoti patīk. Es viņu gan izmēģināju pavisam mazlietiņ, un viņš tiešām ir ļoti barojošs, un es atvēru vaļā, mēs izmantojam to Veledas krēmu,
Nīni arī citreiz mēs viņus smērējam arī uz tiem sausmēm kaut kādiem, vai arī to kokosriekstu sviestu, bet es atvēru vaļā un izmēģināju arī šo, un man ritīgi patika. Tā kā, jā, gribas ātrāk izlietot visu pārējo, varētu sākt atkal tā kā citas produktus lietot, bet forši ir tas, ka arī es viņu varu izmantot, un es domāju arī, ka Nils droši vien viņu var smērēt, ja arī viņam ir nepieciešams mitrināt sejas āda, ka viņi ir diezgan savs un tāda dehidrēta varbūt, un es arī par sevi runāju, protams. Citreiz ir tā, ka es esmu ārpus mājas, un es esmu pat aizmirsus līdzpaņemt kaut kādu krēmu vai kaut ko, un ir nepieciešams, piemēram, šobrīd jā, man ir diezgan savas rokas, un šis arī varētu būt diezgan labs, jo tiešām rakstīts ir also ideal as a daily moisturizer on mom's sensitive skin. Tā kā tas ir ritīgi forši, kas te vēl bija rakstīts, piemērot ziemas apstākļiem arī, kad augstums nāca berzēšana izraisa nelielu apsvērtumu kairinājumu, izstrādāts mediķu uzraudzībā un ritīgi forši tiešām. Un man ir prieks, ka Latvijā arī var nopirkt šādu veidu produktus un ka šiem produktiem nav kosmiskas cenas un ir iespēja sakombinēt, ir iespēja atrast produktus, ka nav nepieciešams pirkt 500 pudelītes, bet šis krēms, piemēram, var derēt gan man, gan Nilam, gan Nīnai un jā, ka mēs visi viņu var principā lietot. Man palikuši šo 3 lietas, un turpināšu ar šo. Īstenībā viņas visas 3 no Baby Dream. Jā, pirmā lieta ir šī, kas ir tie vienreiz lietojamie barošanas priekšautiņi. Un šeit iekšā ir 12 gabali. Šeit aizmugurē arī ir parādīts, kā viņus var lietot, kas ir forši. Reāli tur viss ir paskaidrots. Lūk, 12 gabali iekšā. Mēs personīgi izmantojam Nīnai, tagad mēs nesen tikai esam sākuši viņai dot arī biezeņus un tādu veidu lietas. Mēs izmantojam tās lacītes un tos priekšautiņus, kas ir vairākas reizes lietojamie, bet ir ritīgi forši, ka ir iespēja arī kaut ko šādu nopirkt, jo es, piemēram, uzskatu, ka ja dodas kaut kādā ceļojumā, man šķiet, ir ritīgi ērti var paņemt līdzi šādus. Piemēram, ja brauc kempingā, tur palikt kaut kādā, es nezinu, namiņā, tev nav jādomā par to, ka tev pēc tam vēl būs pilns maisis ar lacītēm. Ja ir šāds, tad ir forši. Protams, atkal ir jādomā par dabu, lai mēs viņu audzētu un izmantot pēc iespējas mazāk plasmas un visu pārējo. Bet, man liekas, tādiem ceļojumiem, kaut kādiem izbraucieniem šis noder vienkārši fantastiski. Paciņa nav baigi milzīgā, bet ir forši tas, ka iekšā ir veseli 12 gabali un tikpat labi arī vienu var izmantot arī vairākas reizes. Piemēram, ja brauc tajā pašā kempingā, tu izmanto vienu, un to vienu varbūt viņš nenotrašķās, vai var bišķi patīrīt un izmantot vēl vienu reizi. Tā vismaz es darītu un darīšu. Bet jā, īstenībā es varētu attaisīt vaļā, jūs ritīgi grib zināt, kā viņš izskatās. Un arī pie reizes jums parādīs. Rakstīts aizmugurē ir, ka viņš ir no tāda mīksta auduma, kas labi uzsūc. Ļoti apjuku. Labi, tad, kad izņem ārā no paciņas, viņš izskatās šādi. Reku aizmugurē ir tā kā kabatiņa, man liekas, ka viņi izgriež pēc tam uz otru pusi. Šeit ir tas skočiņš, attais vaļā un apliek ap kaklu. Materiāls tiešām ir tāds mīksts, nedaudz atgādina papīra vielu, kurš tiešām varētu labi uzsūkt. Un otra puse ir tāda nedaudz spīdīgāka, kas nozīmē to, ka viņš reāli neizsūksies cauri uz apģērba. Un lūk, tieši šī tik daudz vietu viņš aizņem. Tā kā tu ieliec vienkārši vienu šādu somā un viss, un es gatavs braucienam. Un jā, un iekšā reāli 12 gabali. Bēbīšiem pamperi ir vajadzīgi. Un Baby Dream pampers mēs jau bijām izmantojuši vienu reizi iepriekš. Un var pastāstīt vispār par pamperiem to, ka mēs ikdienā izmantojam citu firmu pamperus, bet, ja jāizvēlas ir kādu pamperi no drogām, tad tie noteikti ir Baby Dream, jo tiem mums patika. Mēs izmēģinājām viņus Nīnai vienreiz, kad mēs bijām Valmērā ciemos pie manas mammas, jo mūsu pamperi bija beigušies, un mēs iegājām drogās, ieraudzījām šos. Un jā, viņai nebija nekāds kairinājums dibenam, un viņa arī normāli, viņa tā kā uzsūca normāli, nebija nekādas garām tecēšanas un viss pārējais. Cena arī viņiem ir ļoti laba un draudzīga, kas arī bija forši, jo mūsdienās tie pamperi, tas arī, manuprāt, ir tāds biznesa labs, jo ir nenormāli daudz firmas dažādas, un tās cenas arī ir, tā kategorija ir pavisam tāda, tu var atrast kaut ko pavisam lētu, kaut ko dārgu, vidēju un tā, un šis ir tiešām šiem pamperiem, manuprāt, ir draudzīga cena. Šī ir jumbo paka. Divas tādas mazās paciņas kopā. Iekšā ir 66 gabali. Es paņēmu izmēru 13 līdz 27 kg. Viņai gan vēl nevajag tik lielu, bet drīz jau vajadzēs, jo
bērni tiešām nenormāli ātri aug. Jebkurā gadījumā, jā, man patīk tas, ka rokturs ir ļoti ērti nest mājās. Tā kā, jā, un no Baby Dream īstenībā mēs arī paņēmām salvetes. Jo man likās, ja ar pamperiem viss bija kārtībā un Nīnai nebija nekādas alerģijas, tad varētu arī pamēģināt salvetes. Un mēs esam arī īstenībā diezgan daudz dažādas salvetes izmēģinājuši. Un mēs bijām lietojuši no Baby Dream tikai citas. Šīs ar zaļo maliņu, nē, manuprāt, mēs bijām lietojuši vai nu vienkārši baltā krāsā bija paciņa vai ar zilu maliņu. Es ielikšu stūrītī bildīt, jo tās bija foršas, viss bija kārtībā ar viņām, arī mitruma pakāpe arī ļoti labi, jo ir citas salvetes, kuras ir nenormāli mitras, tā ka ļoti slapjas, kad noslaukt to dubs bebim, un viņš vēl paliek slapš, un tev mazliet vielīt ir pēc tam jāsusina, bet tām arī tā mitruma pakāpe bija ļoti laba, tu noslauki, bišķi pavēdās uz dubs, tā gaisa pelda un viss var pampi likt apakaļ. Jā, šeit rakstīts, ka ekstra sensitīvi. Iekšā ir 80 gabali. Kaut kas vēl bija rakstīts, man liekas, kas man likās. Jā, te rakstīts, ka viņas ir īpaši jūtīgi ādai. Nīnai gan nav īpaši jūtīga āda, man tā vismaz šķiet, viņai normāla āda ir. Salvets ir bez smaržas, jo mēs bijām nopirkuši vienas salvetes, kurām reāli bija smarža, viņas smaržoja pēc... Mēs nezinājām, ka viņām ir smarža, un viņas smaržoja reāli pēc vīraka. Un tad mēs bijām reāli šokā par to. Tā kā jā, mums tiešām patīk izmantot salvetes, kurām nav smaržas. Šeit rakstīts bez smaržas, šīs ir ar alveju un alantoīnu. Tā kā jā, man liekas, ka šīs arī būs diezgan feinas, un viņām arī tas klipsīts. Tad, kad atvēra vaļā, viņas varēja normāli aiztaisīt ciet, viņš nelika vaļā, jo ir arī citas salvetes, kurām tu attaisi vaļā, un viņš īsti vairs negrib likt ciet, bet salvetes var izžūt, un kaut kādas skādas var notikt. Lai nu kā, paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Šīs ir visas lietas, kuras es iegādājos drogās, kuras mēs esam jau izmēģinājuši, vai arī vēl tikai izmēģināsim Nīnai un paskatīsimies, kā ir. Bet tās lietas, kuras mēs esam pamēģinājuši, ir tiešām foršas, darbojās. Nav īsti nekā slikti, ko pateikt. Nekādas alerģijas nav bijušas, ir bijis ērti lietot, neaizņem daudz vietu, labi puto, labi mīkstina, mitrina un viss pārējais. Tā kā jā, un man liekas, vienmēr ir svarīgi domāt gan par savu veselību, gan par savu bērnu veselību un visu pārējo un censties piemeklēt tādas lietas un produktus, kas konkrētiem bērniņam dara, jo bērni ir nenormāli daudz un dažādi, cilvēki ir ļoti daudz un dažādi, un viens produkts, kurš varbūt man patīk, nepatiks kādam citam, un būs arī otrādi. Tā kā varbūt kāds no šiem produktiem varbūt jūs mazulītim nederētu, bet dar manam mazulītim vai tieši otrādāk. Paldies vēlreiz, ka jūs noskatījāties šo video. Es ceru, ka bija interesanti varbūt iepazināties ar kaut kādiem jaunumiem, varbūt uzzinājāt par kādām jaunām firmām vai kaut kādiem produktiem, ko nebijāt dzirdējuši, ka varbūt var iegādāties drogās. Tā kā tagad jūs zināsiet, droši varat piesakot arī manam kanālam, Instagramam, Facebookā lapai. Viss būs atstāts lejā aprakstu kastītē. Un jā, lai jums fantastiska diena un tiekamies jau pavisam drīz.